Tad saldu mums ir kāda problēma. Pirmā problēma ir tāda, ka jūs ejat startēt pašvaldībā. Kāpēc? Tāpēc, ka mums Saldus pašvaldība jau ir izveidojusies par tādu oligārhu, un šeit valda diktatora vara. Un tas izpaužās tā, kad mums ir slēgta skola, laba skola, liela skola, kura mācījās pār pa 300 skolniekiem. Kur ir tā skola? Šeit pat centrā bija Kalniņā, skaistā vietā. Pagātnē bija? Bija. Tad skolas vairs nav. Mums nav kultūra dzīve, jo mums ir kultūras centrs slēgts jau 2 gadus. Nu, to nerun, jā. Un ko jūs darat? Jūs skatāties televizoru? Jā, mēs skatāmies televizoru un lasat grāmatas. Atpakaļ notika Saldus pilsētas svētki, un tā kā pirms vēlēšanām, tad šogad tie bija tādi greznāki. Ok, jūs redzēju, asfalts arī uzliec jauns. Jā, un salūtu šāvā. Salūtu arī uzšāva, jā? Vienu kultūras namu uzšāva gaisā. Mums toties sabiedriskās toaletes nav. Jā, mums nav kā Jēkabpilī, nav paveicies, gan jau būs tā kā Jēkabpilī. Ja jūs nebalsosiet, jums būs tāpat kā Jēkabpilī. Ziniet, kā ir Jēkabpilī, ka 8500 € uz 1 kvadrātmetru toalets, kas strādā līdz 5 vakarā, ne, līdz 3 pa dienu. Tāpēc mums tur ir tāda toaleta vispār bez durvīm. Ok, labi. Ko tu gribi pateikt? Cilvēki, veidosim Saldus nākotni kopā. Balsojiet par KPV LV. Ramona ir ļoti jauka un tiešām nemelo. Visu labu. Kultūras nams jums nav? Jā, Kur te, lai tie cilvēki tiekās? Kur šī Kalpaka laukumā, ja? Kā tai kultūras nams savu, tāpat jau nekas nenotiktu. Tad braukt cilvēki, spēlēt savus, nezinu, braukt. Nacionālais teātris ar viesizrādēm, pieņemsim, braukt. Vai ne? Vai Liepājas teātris ar viesizrādēm. Nu, kaut kā tepat tās jau no tālu. Nu, kaut kādā veidā būtu kaut kāda kustība, kultūra. Tagad tādas vietas nav. Pareizi? Jā. Tu nemaz nezini, kā būtu, ja būtu kultūras nams, jo kultūras nams tik sen jau nav, ka tu vēl pat nezināji, kad ir kultūras nams. Mums Drubā agrāk, pirms daudziem gadiem bija vairāk tādi interesanti pasākumi. Piemēram, mums bija vecā estrāde no padomu laikiem parkā. Bija viņa paplukus, bet tur vismaz atceros, kā Jāņas svinēja ar pilnīga mūziķiem. Jums kauns nav? Nē, nu nav man kauns. Ko dara? 67 gadus jūs neesat balsojis. Arī Krievu laikā nebalsoju. Nu, un par ko jūs lielaties? Nē, es vienkārši tāpēc paklausos tikai. Vienkārši tāpatās. Nu, tad vispār kāda jēga piedzīmt ir? Tu zini, kam pieder valsts? Nu, kam viņa pieder? Nu, kam pieder? Tu 67 gados nezini, kam pieder valsts? Nē, nu nezinu. Skaties. Kam pieder valsts, jūs zināt? Kam pieder valsts? Labrīt, Gunār. Kam tā pieder? Tev saka, mums pieder valsts. Es runāju ar visiem lielākajiem Saldus novada uzņēmējiem, ar valsts ieņēmumu dienesta inspektoru, vienu no galvenajiem, un spētīt to, vai Saldu ir laba uzņēmējdarbības vide, lai attīstītos uzņēmumiem. Sanāca tā, ka par 67% šeit ir negatīvi attīstīties. Pilnīgāks pretrunās nonāca uzņēmēji ar valsts iestādēm par to, vai tiek atbalstīts, jo pieņemsim aizēju pie Indras Asas un pajautāju, vai jūs atbalstat uzņēmējus? Viņi saka, jā, mēs atbalstam, mēs gan materiāli, gan ar padomiem tā tālāk. Melo, ja? Es aizēju pie Norvēģu uzņēmumu vadītāja, kas pārvalda Norplast, Libraplast. Un es viņam šos pašus jautājumus uzdodu, viņš saka, nē, vienīgais, ko Saldus novada domēja vajag, ir pazvanīt un pajautāt, kad jūs varēsiet mums kaut ko nosponsorēt. Mums arī pagājuši gadu likvidēja skolu, kur mēs mācījāmies. Viņai ir vienalga, viņa atļaujās pateikt, pieņemsim skolotāji, kas strādā 50 gadus skolā, pretenzijas, kāpēc viņi vispār šeit ir atnākusi un runā. Ko tu gribētu Saldu mainīt? Lai cilvēki tiktu uzklausīti. Tāpat, piemēram, par tiem sātiņu atkritumiem, ka tagad, piemēram, dedzinās un cilvēkiem būs jāelpo, tas tika savākti paraksti 3000, bet tas tika ignorēts. Es esmu pat taisnība, lai cilvēki tiek uzklausīti. Teātris jums nav, kultūras nams jums nav. Tāpēc ar ko jūs darat? Ar sportu nodarbojamies. Nu labi, tā kad noguruši, tad ko jūs darat? Braucam uz Rīgu baudīt šīs ekstras. Tētis, ja? Jā. Un kā ir? Trotuāri kaut kur nekurienē viss beidzās. Ok. Un kāda to atkritumu dedzināšana, kas tev bērnam uz galvas pēc tam liksies? Nu, tas arī, jā. Bērndārs arī, protams. Nav bērndārzams? Kā? Rindā jāstāv. Latvijā mums bērnu dārzos ēdināšana ir Mārupes cenās apmēram. Tiesības sargs ir norādījis, ka tas nav pareizi, bet, protams, nekas netiek darīts. Jums ir ūdens zogi. 50% no saražotā ūdens nozog. Kaut kur pazūd. Vienkārši aizved projām uz Sahāru. Valsts kontrolas ziņojums. Tie cilvēki, kas par to ir atbildīgi, ir tur. Protams. Ok. Zini, ko es tev ieteikšu? Kā tev vārds ir? Toms. Tom. Balso par KPV LV, lūdzu. Kāpēc jums nav kultūras nams? Nauda nav. Nauda ir? Vēlmes nav? Jābāž kabatā viņiem ir.
Tu es nezinu, tu esi saldinieks, tu jau zini, kā tev uzvedās Rases kundze un ko. Nezinu, viņi visi slēpī. Tu iesi Aiziešu arī. pirmo reizi pa 67 gadiem? Jā, aiziešu. Neticam. Klausies, Tāpēc, ka vien pazīstam cilvēku ieraudzīju. Okay. Jā. Un tu balsos par to cilvēku? Nu, noteikti, jā, viņš jūsu sarakstā, tad kāpēc ne? Ok, Gunār, vīrs un vārds. Jā, lai tā būtu. Vīrs un vārds. Es to ticu. Jums ir pilsētas svētki, tagad notiekās tā, bija, vai ne tā? Jā. Un tad, to naudu, kas bija paredzēta jauniešiem, uzspridzināja gaisā salūtā. Tas tev tā kā apmierina? Negluži. Nu, kā? Godīgi sakot, es nepiedalījos svētkos. Labi, un ko tu pat gribētu mainīt šajā pilsētā? Jauna pārvalde, Jā? kas interesētos par cilvēku vajadzībām. Tu atbalstītu Ramonu? Jo Ramona ir no KPV. Pagaiz muguru, viņš netic. Es atbalstītu tikai tādēļ, ka vienotība, čau, zaļie, čau, kas mums vēl tur čau? Pa lielam visu čau. Rasa priekšgalā. Pa lielam tie ir bijuši, darījuši, ko varējuši, paņēmuši, cik varējuši. Tad dosim to, kā saka, to vaļu nākošajiem, kas varbūt izdarīs savādāk. Mums nav komunisti sarakstā. Tas ir labi. Man kā jaunam cilvēkam īsti viņi varbūt jau ir tā kā... Bet viņi tur joprojām ir. Tagad. Jā.